Pēdējā laikā arvien populārākas kļūst mammu adīšanas grupiņas. Dosimies izpētīt šo fenomenu, un kas zina, varbūt arī tavā skapī drīz parādīsies pašadītie džemperi un šallis. Baiva Dambe, adīšanas vēstnese un guru, kas soli pa solim iemāca, kā adīt pēc pamācībām, izmantot dažādas adīšanas tehnikas un knifus un iemācīties orientēties dzīvu un adatu pasaulē, lai pēc kursa pabeigšanas varētu adīt patstāvīgi un ar pārliecību. Adīšanas grupās saņemam tik nepieciešamo mūsdienās empātisko atbalstu un iespēju atslēgties no ikdienas stresainā skrējiena. Un tiešām nav jāpārdzīvo par to, ka neko neatceries no mājturības nodarbībām skolā. To visu var iemācīties no jauna un ar baudu. Un kas pēc tevis parasti nāk? Māmiņas, skolotāji, ārsti? Vispār? Kas pēc tevis nāk? Pie manis nāk mana vecuma sievietes pārsvarā. Es teiktu, no 25 līdz kādiem 60 gadiem. Aha, ok. Bet vidēji ap 30, 40. Un man liekas, ka tas ir tāds brīdis dzīvē, kad daudz lietas ir jau nokārtojušās, bet ir varbūt karjeras liela izaugsme, daudz stresa, ir bērni mazi mājās, un tas vienkārši tā kā mudina tev meklēt kaut kādus veidus, kā mazliet to stresu mazināt, kaut kādu atrast hobiju, kurā tu vari būt ar sevi, ar savām domām. Un nāk ar bērniņiem kopā? Jā, es organizēju dienas un vakara grupiņas, un dienas grupās mums nāk arī mammas ar bērniem, jo tas arī viņām ir noteikti iespēja mazliet iziet ārpus mājas, satikt citus un kaut kā bišķiņ iekrāsot to ikdienu. Lai nav visu laiku tas ritenis parastais. Kā tev, Madara, izdomāja uzsākt šo te pasākumu? Es atbildēju, manuprāt, uz kaut kādu Baibas Instagram jautājumu sesiju, kur es rakstīju, ka vajag māmiņām un bērniem šādu nodarbību, jo man bija bail nākt ar zīdeni, viņam bija tie mēneši, man liekas, vēl nebija 5 mēneši. Jā. Un man bija bail nākt un traucēt citām dāmām. Man liekas, viņš raudās, viņš tur dīdīsies, ko es viņu darīšu. Jā. Bet tad Baiba man uzrunāja. Paldies Dievam, viņai bija palikusi viena brīva vieta. Un es nakti apdomāju, un tad es teicu, ka jā, es nākšu. Jo es gaidībās biju uzvadījis viņam cepurīti no YouTube pamācības, un tas bija viss, ko es mācēju. Nu, tā kā cepurītis varēja uzvadīt, bet iedomāties, kas uzvadīt jaku vai džemperi. Un tas jau apadies, jau augustam jau ir jau zeķis? Nē, viņam ir tikai jaciņa, es adu sev. Un tagad draudzenei, kura ir tikko piedzemdējusi, un es viņai kā dāvanu adu. Te ir vieta sarunām, smiekliem un radošai izpausmei, bet galvenais – vērtīgas prasmes visai dzīvei un liels gandarījums par paveikto. Ļoti bieži man grupās sākumā meitenes saka, ka viņas meklē komūnu. Viņas vēlas būt ar citām sievietēm kopā un ikdienā, tev tas draugu loks ir tāds, kāds viņš ir. Tu īsti jauns cilvēks neiepazīst. Un tad šī adīšanas grupa ir iespēja satikties ar līdzīgi domājošiem, iemācīties kaut ko jaunu, izaicināt sevi, menedžēt to pašu stresu ikdienas un vienkārši izrauties savā ziņā no mājām. Super. Un tas notiek reizi nedēļā, ja? Jā, mēs tiekamies 3 vai 4 mēnešu garumā reizi nedēļā. Un tad tādi gari kursi mums ir, jā. Un jums ir kādi uzdevumi, kas jāveic šeit, piemēram, nezinu, tur jāuzdod džempers vai kaut kas? Zini kā, mācīties vislabāk var caur praksi. Man patīk, ka meitenes izvēlas to, ko viņas grib adīt, lai viņām būtu gandarījums par to gala produktu, un tad caur to adījumu, ko viņas ir izvēlējušās, viņas mācās tās tehnikas, un tad atkal ņem kaut ko jaunu, kur ir vēl jaunas tehnikas, un caur to darīšanu iemācās adīt. Iniķis, katru nedēļu brauc no Liepājas? Jā. Ak, dieniņās. Jums tik ļoti patīk adīt? Man gribējās satikt cilvēkus, kas arī āda, kur var parunāties, pajautāt kaut ko, ko es nezinu, jo daudzas lietas izrādās nemaz nezinu. Man likās, ka es māku, bet tad izrādījās atnāca pie Baibas un sapratu, ka es nemāku. Jo visu, ko es biju uzadījusi bērniem, es teicu, ka ar to no mājas ārā iet nedrīkst. To drīkst vilkt tikai mājās. Un tad es tagad sapratu, ka tagad ar šiem adījumiem drīkst iet ārā. Galvenais, lai ir vēlme un apņēmība adīt, un laiks, ko tam veltīt. Slavenais kardiologs, viens no psihosomātikas pionieriem un grāmatas Relaksācijas brīnums autors, dakteris Herberts Bensons apgalvo, ka regulāra adīšana veicina apziņas atslābināšanos, kas ir līdzīga meditācijai un jogai. Adīšana spēj samazināt sirdsdarbības ātrumu un asinsspiedienu, kā arī līdz normālam līmenim samazināt stresa hormona kortizola daudzumu asinīs. Tikai atšķirībā no meditācijas, rokdarbi nes arī materiālo, bieži vien noderīgo rezultātu, kas būtiski palielina pašvērtējumu. Lai izdodas arī tev atrast savu īsto hobiju.